Tā kā katram ir savs mazais mērķis, katram sava, atpūtas vēlme. Kā viņš vēlas labā, patīkamā rudens mežā izskriet kādu cilpu. Nedaudz varbūt pastāstīšu, kā tas iet tā trasa. Tātad 1,2 km dabā. Jā, tā es parādīšu tagad ceļu. Mēs dodamies tieši uz Sietiņiešu pusi, kur ekskursanti iet ekskursijā. Un Sietiņiesis tā sakot vairāk tika pirmo reizi izveidots un takas tika veidots 70. gadu sākumā. Bet Sietiņiesis pats nosaukums ir veidots no mazām bitītēm, kuras ir izurbušas tūkstošiem mazu aliņu. Šeit mēs dodamies pa labi uz augšu pa šo taciņu. Kreisi pa kreisi skatāmies. Tur ir lejā gauja, kas met līkumu gar Sietiņiezi. Tad Sietiņieša pašs garums ir apmēram 250 metri. Vienīgais tāds šķērslis, kur mēs viņu būsim krāsi iekrāsojuši, bet to baļķi nezāģēsim. Lai arī ir kāds šķērslis pāri takai. Šeit ir smilšens, šeit ir saknes, ir ceļšķi jāuzvedās tumšā laikā. Jābūt pietiekoši gaišam lukturītim, lai neaizķertos aiz kādas saknes, jo ir ceļš tad, kad skrien pēdējos sapļus. Pat zini, kad nogurums nāk, kājās paliek stīvums, un to soli es vairs pats nespēju tik lielu likt. Un dažreiz gribās, tad beidzamiem spēkiem pēdējais aples, pēdējie metri, bet biks, baks, un es esmu gar zemi. Tāpēc, kā es nepamanīju vienu labas, skaistas egles, izaugušu sakni, kas vijās bāri ceļam. Tā kā katram ir savs mazais mērķis, katram sava, atpūtas vēlme. Kā viņš vēlas labā, patīkamā rudens mežā izskriet kādu cilpu.